Dzirdējām jau arī no rīta vienā no prezentācijām par to, ka patiesībā to kultūru jau veido cilvēku un arī zināšanas, kas cilvēkiem piemīt. Un, ja es nolaižos tādā ritīgā, tādā tautas valodas līmenī, ja tur tā blīva starp to stūri un to sēdekli nav pareizā, tad nebūs aršana, vai ne? Līdz ar to zināšanām ir jābūt vietā, un to ir pamanījusi arī, protams, mūsu valsts pārvalde. 23. gada nogalē valsts administrācijas skola izveidoja savu digitālo akadēmiju ar mācību programmām, kas nes gan zināšanas, gan prasmes, tāpēc par lekcijām, par meistarklasēm un par to, kā izglītot mūsdienu profesionāli aicinām uz skatuves mācību programmu vadītāju Elvi Dibaņinu. Laipni lūdzam, Elvi! Paldies! Paldies! Labdien! Liels gods šeit būt, liels prieks un arī bija liels pārsteigums saņemt šo te uzaicinājumu. It īpaši lasot to, ka tēma tik svarīga, kiberdrošība, NIS2 direktīva. Pirmais jautājums, kas mums iekšienē radās, kāds varētu būt mūsu pienesums šeit kiberdrošības jautājumā. Un vārdi bija vienkārši pārtverti. Tas, kur ir lielākais resurs, lielākā vērtība cilvēkos. Lūk, jā, esmu Elvis Dibaņins, esmu no Valsts administrācijas skolas Publiskās pārvaldes digitālās akadēmijas. Kāpēc tāds nosaukums, kāpēc digitālā akadēmija? Tāpēc, kad mēs gribam domāt un visu darām, lai tā nav tikai institūcija, kas apliecina kaut kādus statusus, bet lai digitālā akadēmija ir akadēmija savā sākotnējā nozīmē. Tā ir vide, tā ir kopiena, un tas ir mērķis. Ko mēs redzam uz apvāršņa? Uz apvāršņa mēs redzam visu to pašu, ko visi. Mainās pasaule apkārt mums. Mainās tehnoloģijas, mainās to, kā mēs darām lietas, cik ātri mēs darām lietas. Ir dažādas prognozes, kuras noteikti jūs esat redzējuši, kad mainīsies 30%, līdz 30% profesiju mainīsies. Nu jau vakar prognoze, kad 50% mainīsies. Nenoliedzams ir tas fakts, ka viss plūst un viss mainās. Un šīs te prasmu bats, prasmu trūkums nevar neskart arī publisko pārvaldi. Publiskā pārvalde neeksistē kaut kādā atrāvumā no sabiedrības, no valsts, no pasaules, un visi procesi ir savstarpēji saistīti. Un šīs te vajadzības pēc prasmēm ir jūtamas arī mūsu jomā. Un tieši tāpēc līdz 2024. gadam bija izdarīts vērienīgs darbs, bija sagatavots, kura rezultātā radās informatīvais ziņojums, un kas galu galā ļāva šo te digitālo akadēmiju izveidot. Digitālās akadēmijas rašanās, dzimšanas diena ir jautājums atvērts, bet pasaulē mēs parādījāmies 2024. gada janvārī ar konferenci Publiskās pārvaldes digitālo prasmu spēks. Un tagad es pastāstīšu par to, ne par tehnoloģijām, ne par rīkiem, varbūt mazāk par to, kādi mums ir izaicinājumi, bet vairāk par to, kas vispār mēs esam, ko mēs darām, priekš kam mēs to darām, kā mēs to darām, kādi ir mūsu panākumi un tas mērķis, kādu ir noteikuši mums un to mērķi, kādu mēs esam pieņēmuši un uz kuru ejam. Valsts administrācijas skola ir valsts kancelējas pāraudzības iestāde un teju ar visiem klātesošajiem mēs esam tikušies vienā no saviem veidoliem. Kāds mūs vairāk pazīst kā kiberdrošības jautājumos partnerus, kāds vairāk datu arhitektūras, kāds tādās cita veida lietās kā mācību programmās, bet Digitālā akadēmija ir viens no virzieniem, kas ir īstenojams pateicoties atveseļošanās fondam. Paralēli
un ne paralēli slikts vārds, tomēr mēs miedarbojamies, notiek darbs pie mācīšanās un attīstības sistēmas, izstrādes un ieviešanas publiskās pārvaldes. Notiek publiskās pārvaldes profesionalizācijas un administratīvās kapacitātes stiprināšanas projekts, un notiek atvērtās caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstības projekts. Un mēs esam tā daļa, kas ir par digitālajām prasmēm, digitālajām kompetencēm publiskajā pārvaldē. Ar publisko pārvaldi, ko mēs domājam gan tiešās pārvaldes iestādes, gan pašvaldības. Kas mēs esam? Mēs neesam daudz, bet mums ir daudz uzdevumu, tāpēc brīžiem var šķist, ka mēs esam krietni vairāk. Šeit ir gandrīz visi, kas mēs esam. Un mūsu mērķis ir pilnveidot publiskās pārvaldes kapacitāti, profesionālu attīstību un tādā veidā veicināt digitālo transformāciju valsts pārvaldē. Kā jau es minēju, darbojamies pateicoties Atveseļošanās fonda atbalstam un attīstam tādas kompetences kā datu analīze, datu analītika, mākslīgā intelekta pielietošana, IKT projekta vadība, kiberdrošība, digitālo pārmaiņu vadība un publisko pakalpojumu modernizācija. Izvirzīts mums ambiciozs mērķis projekta beigās, lai šīs te digitālās prasmes iegūst 62 900 publiskajā pārvaldē nodarbinātie. Kam mēs to darām? Digitālā akadēmija darbojas, lai veicinātu modernu, efektīvu un uz cilvēku orientētu publisko pārvaldi, kura balstīta digitālajās prasmēs, datos un drošībā. Digitālās akadēmijas uzdevums nav tikai mācīt publiskajā pārvaldē nodarbinātos. Mēs strādājam, lai veicinātu profesionālu, datu pratīgu un uz iedzīvotāju vajadzībām orientētu valsts pārvaldi, kuras darbs ir ātrs, drošs un arī ikvienam saprotams. Kā mēs ierakstamies lielajā ainā? Tādā veidā, ka mūsu darbības ir saskaņotas gan ar OECD rekomendācijām, gan ar Eiropas digitālās 10 gadus mērķiem, kas noteica, ka 80% pieaugušajiem ir jāiegūst šīs digitālās prasmes. Mūsu loma šeit, mēs nodrošināsim mācības neierobežotam skaitam publiskās pārvaldes darbiniekiem. Jā, šie gandrīz 63 000, tas ir tikai minimums. Pāreja uz 100% digitāliem publiskiem pakalpojumiem. Mēs savukārt apņemamies nodrošināt kompetences, kas ļauj iestādēm pašām veidot augstvērtīgus digitālos risinājumus, analizēt esošos digitālos risinājumus un identificēt vietas, kur šos pakalpojumus var uzlabot. Kiberdrošības noturība, protams, veicinam drošības kultūru, incidentu novēršanas un risku apzināšanu. Jo digitālā drošība nesākas ar antivīrusu uzstādīšanu. Digitālā drošība, manuprāt, sākas ar to, kad dators vispār tiek ieslēgts, kad viņš savienojas ar tīklu. Zināt, kāds rīks tev vajadzīgs tavu uzdevumu izpildē, kā labāk viņu izmantot, kāds rīks savukārt nav derīgs un kam ir jāpievērš uzmanība, šīs ir tās pamata līmeņa digitālās prasmes, kuras ir nepieciešamas. Nav iespējams iemācīties skriet, diezgan pašsaprotam, ja tu nemāki iet. Kā mēs to darām? Mēs balstāmies uz skaidri definētu kompetenci ietvaru, kurš ir izstrādāts salīdzinoši nesen, bet tas ir pierādījumos balstīts. To ir izstrādājuši sadarbībā ar ekspertiem, balstoties uz starptautiskajiem standartiem, gan uz Digicom, gan uz OECD ziņojumiem, gan UNESCO. Tas ir praktiski pielietojums. Tas ir izmantojams personāla atlases snieguma vērtēšanā un mācību plānošanas procesos, un tas ir lietotāja centrēts. Viņš, protams, ir krietni sarežģītāks, bet šeit ir schēma, 5 dimensijas, 5 kompetences,
kuru vidū ir informācijas un datu pratība, komunikācija un sadarbība, digitālā satura veidošana, kiberdrošība, pārvaldība un attīstība un caurviju prasmes. Lūk, tā izskatās šis te kompetenci ietvars. Ja ir interese, links ļauj izvērstu šo te ziņojumu, iepazīties. Un jautājums, kā mēs to darām? Nevar nevienu iemācīt, ja tu nemācies pats. Mēs esam organizācija, kas mācās. Tas, ko mēs darām labi, mēs labi mācamies primāri. Mēs apzināmies, ka nevaram efektīvi darboties nozarē, ko paši līdz galam neizprotam. Un tāpēc esam ļoti pateicīgi par atbalstu, ko saņemam gan no visiem sadarbības partneriem, gan no publiskā sektora, gan no privātā sektora. Mēs mācāmies paši, mēs eksperimentējam, mēs kļūdamies, mēs augam. Mūsu spēks ir daudzveidībā, un mēs esam komandā ar plašu kompetenču spektru. Mums ir gan pieredzējuši vadītāji, ir datu analītiķi, ir IKT speciālisti, ir dizaineri, komunikātori, sociologi, pedagogi un juristi. Mēs esam ļoti dažādi, bet vieno mūs tas, ka mēs nebaidamies kļūdīties un tādā veidā varam augt. Mēs strādājam kā viena viedība, kurš katra šķautne, kur noteikti, kā jau es minēju, visi klātesošie ar kādu no mūsu šķautnēm ir iepazinušies šī gada laikā, kur katra šķautne veido kopējo spēju attīstīt publiskās pārvaldes attīstību. Mēs savā darbībā esam ieviesuši arī agile pieeju. Agiles ir mūsu ritms, mēs plānojam īsiem soļiem, pielāgojamies, mācamies, ņemam vērā katra iepriekšējā soļa, gan vērtīgo, kas bijis, gan kas bija, varbūt, mūs ir kavējis. Lūk. Kā mēs to darām? Kāpēc tāds nosaukums? Digitālo prasmu spēks, masa reiz pātrinājums. Kas ir mūsu masa, kas ir mūsu pātrinājums? Masa ir mūsu kolektīva apkopotās kompetences un zināšanas mūsu ne daudzskaitlīgajā, bet dažādajā kolektīvā. Un pātrinājums ir tajā, ka mēs zinām, ka mēs nevaram atļauties kavēties. Mēs nevaram atļauties kavēties, jo projekts beidzas 26. gada maijā, jau nākamgad. Un tāpēc mēs mēģinām neizšķērdēt nevienu dienu, katru dienu kāds panākums, mazs vai liels. Katrs mēnesis, diena un stunda ir nozīmīga. Kādi tad ir mūsu panākumi? Sākuma mērķis 62 900. Līdz šī gada martam jau ir apmācīti, ne tikai apmācīti, bet apmācītas ir vispārīgs vārds, ieguvuši dažāda līmeņa kompetences. Gan sākuma, gan pamata, gan padziļinātas 43 835 publiskajā pārvaldē nodarbinātie. Kā tas notika? Mūsu piedāvājums arī bija ļoti daudzveidīgs. Bijušas gan konferences, gan vasaras skolas, gan darbnīcas, gan pieredzes apmaiņas pasākums, gan hakatons, kur mums ļoti atbalstīja Latas biedri. Ir bijuši 23 webināri, bija īstenoti 25 iestāžu digitālo pārmaiņu projekti. Tas ir process, kur iestāde apzina, kāds ir viņu resurs un identificē to vietu augt. Un īstenots arī dažādas mācības mazās grupās, jo citreiz mums pajautā, ko tu jūs īsti darat? Jūs mācat Exceli? Jā, tā skaitā mēs mācam Exceli. Mēs mācam Exceli un mācam arī programmēšanu ar Pythonu. Jā, mēs mācam Wordu. Un tajā pat laikā mēs mācam datu analīzi ar R. Tā kā piedāvājums ārkārtīgi plaši. Ko mēs turpināsim darīt? Mēs turpināsim iesākto. Mēs turpināsim šo te virzienu, kas sevi ir labi parādījis, webinārus. Mēs izstrādāsim un piedāvāsim e-kursus gan kiberhigiēnā, gan ievadu mākslīgajā intelektā, gan digitālajā transformācijā.
Un, protams, sadarbosimies ar iestādēm, īstenojot viņu pieteiktos projektus un prototipus. Runājot par kopienu, vairāk par 10 cilvēkiem, kas mēs esam Digitālajā akadēmijā, nevarētu panākt tos mērķus. Mēs veicinām arī digitālo vēstnešu kopienu. Kas ir digitālais vēstnesis? Tas ir cilvēks, nav obligāti, lai tas ir IKT jomas profesionālis, tam nav jābūt programmētājiem, bet tam jābūt cilvēkam ar patiesu interesi savā organizācijā nest vēsti par mūsu aktivitātēm, par iespējām sadarboties un piedalīties mūsu projektos. Ja mēs sākām ar ļoti pieticīgi, ar 30, manuprāt, sākotnējiem digitālajiem vēstnešiem, tad šobrīd gandrīz katrā novadā kopumā ir 198 digitālie vēstneši. Un tuvojoties izskaņai, ko mēs panāksim? Mēs noteikti panāksim, kad projekta beigās 62,900 publiskās pārvaldes nodarbinātie iegūst digitālās prasmes, digitālo kompetenci ietvars darbosies kā ceļvedis prasmu pilnveidai publiskajā pārvaldē, darbosies mācību attīstības programma. Būs mācību ietekmes novērtējums, ar kuru varēs mērīt darbinieku un publiskās pārvaldes kompetenci gan individuālā līmenī, gan kopējā. Un mācīšanās un attīstības sistēma būs ieviesta. Platforma datos balstītu lēmumu pieņemšanai par cilvēku resursu attīstību visā publiskajā pārvaldē, kas dos spēcīgāku publisko pārvaldi, starptautisku pieredzi, idejas un risinājums no citu valstu labās prakses, mācīšanās ceļa karti, kas būs reāli izmantojams rīks, kopumā digitālās pratības līmeņa uzlabošanos un mācību un attīstības sistēma, kas būs balstīta datos. Paldies par uzmanību, paldies par sadarbību. Paldies, Elvi. Ir ienākuši 2 skatītāji jautājumi. Pirmais par tiešsaistes mācību kursiem, kas arī bija viena būtiska sastāvdaļa no tā pilnā portfolio. Vai esat paredzējuši, ka varbūt šos kursus varētu publicēt arī, piemēram, privātās sektora vajadzībām, maksas, bezmaksas versijā, vai pagaidām izmantosiet tīri iekšēji? Paldies par šo jautājumu, un liela daļa šo webināru, kas ir bijuši, ir publiski pieejami. Kurā vietā var atrast to? YouTube'ā, Digitālās akadēmijas kanālā. Tie, kas nav, tie kaut kad būs. Ja nu kas gan jau, ko var arī jums vaicāt, jā. Protams. Otrs varbūt savēlkot kopā ar to šodienas lielo tēmu par kiberdrošību un kiberpratību. Kāds apmācību līmenis akadēmijā ir paredzēts kiberpratības veicināšanai valsts pārvaldē? Cik plaši gribat aptvert tieši to, kas varbūt ir tās galvenās tēmas, ko cenšaties arī valsts pārvaldes darbiniekiem tomēr, tā teikt, izskolot kiberpratībā? Šobrīd darbojamies pie sākuma un pamata līmeņa, kur diezgan liela interese ir par mūsu webināriem, bet ar dažādām darbnīcām, dažādiem tādiem mērķētiem pasākumiem agrāk vai vēlāk, vēlams agrāk, nonāksim arī pie eksperta līmeņa mācībām. Gan jau, ka noderētu arī kādu privātā sektora arī iesaist, vai ne? Bez iesaistes neiedomājam īstenot šo mērķi. Super. Labi, Elvi, liels paldies tev. Paldies. Aplausi. Aplausi Elvim un viņa kolēģiem Digitālajā akadēmijā.